Labadiena, mani dārgie skatītāji! Šoreiz visus sveicu no Liepājas, un tagad es dodos uz Liepājas pludmali, lai pastaigātu pats un parādītu jums, kā izskatās Liepājas pludmale 1. jūnijā. Tas ir šodien. Tepat atrodas arī dažas kafejnīcas. Viņas visas strādā. Var iedzert saldējuma kokteilīti vai apēst saldējumu. Tur kafejnīcās ir pieejami arī dažādi ēdieni, bet cilvēki pārsvarā ēd saldējumu vai iedzer kafiju. Tā, kas kaut ko ēstu, praktiski neredzēju. Un cilvēki jau arī pamazām sāk peldēties. Iepriekš to neredzēju, bet tagad jau pamazām pamanu, ka cilvēki sāk peldēties. Un par cik ir darba diena, cilvēku nav daudz, bet pa kādam ir. Tāpat redzēju arī, kā policija braukā ar ieslēgtām bākugunīm. Kāpēc viņi tur braukāja, es nezinu, bet tāds fakts bija. Tā arī pamanīju kuģi, kurš pamazām jūrā brauc iekšā. Vai tas ir pasažieru kuģis vai arī kāds zvejas kuģis, nemācēšu pateikt. Bet tādu skatu, teikšu godīgi, ļoti reti pēdējā laikā var redzēt. Šīs ir publiskās tualetes. Tepat netālu ir arī pārģērbšanās kabīne. Staigājot pa pludmali, ļoti daudz var dzirdēt arī lietuviešu valodu. Lietuviešu valodu, krievu valodu, latviešu valodu es teikšu daudz mazāk. Šajā kafejnīcā notiek arī muzikālie vakari reizēm. Brauc dažādi viesmākslinieki. Ir arī, protams, vietējie, bet kā kuro reizi. Pats gan vēl nemēģināju ūdeni ielīst iekšā, jo pašam bija nedaudz augsti. Bet te cilvēki ielien ūdenī. Lūk, tāda bija mana šodienas pastaiga pa pludmali. Ceru, ka neizmirsīsiet nospiest pogu patīk un abonēsiet manu kanālu. Lai jums jauka diena un uz tikšanos jau citā video.